Tas kungs ir uzticams, viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna. Pāvila 2. vēstule Tesaloniķiešiem, 3. nodaļa, 3. pants. Neviens cits darbs svarīguma ziņā nevar līdzināties mātes darbam. Māmu, vai esi rūpju nomākta? Vai tev šķiet, ka trauku mazgāšana, gludināšana, ēst gatavošana, apmīļošana, iedrošināšana un viss cits ir tikai nenozīmīgi sīkumi? Tomēr tas tā nav. Lasi šo pērli, līdz tā kļūs par tavu pašas domu. Šodien atcerēsimies, ka debesu eņģeļi pieraksta ik katru mūsu mīlestībā veikto sīkumu, lai tas tevi iedrošina, māmiņ. Pacel savu galvu, tas kungs redz tavu kalpošanu, tevi sargā un ir tavs vairogs pret ļaunā ugunīgajām bultām šodien. Atceries, ka debesu grāmatās ik katrs tevis veiktais mīlestības darbs tiek pierakstīts. Par 4. pērli pārdomās ar mums dalās mamma Madara. Domāju, kādēļ mums mamām tiešām pārāk bieži liekas, ka ikdienas pavadīšana ar bērniņu vai bērniem it nebūtu nav svarīga kalpošana. Mums kā sievietēm, kā mammām patīk skaistums. Mainīt netīrus pamperus jau ento reizi skaisti? It kā nē. Mazulis atkal ir atgrūdis pieniņu, kārtīgi notraipījis ar to pats sevi un mammu. Skaisti? It kā nē. Brāļi un mārsas kārtējo reizi kliedz viens uz otru, iekausta viens otru, un atkal jau jāiet izšķirt strīdi. Skaisti? It kā nē. Pusauģi izaicina vecākus, apšauba viņu un Dieva autoritāti. Skaisti? It kā nē. Nebeidzamas domas par to, vai mazais gulējis pietiekami ilgi, vai viņam ir silti, vai labi paēdis, vai es izdarījusi visu iespējamo, vai atļauju par daudz cukuru ēst, par daudz laiku telefonā, vajadzēja darīt tā un šitā, nekā skaista tur neliekas. Gribas tiešām svarīgu kalpošanu, kur visu var padarīt skaisti, no tā neskaistā jau esmu nogurusi. Bet debesis redz ne skaistos mirkļus, kas visi kopā veidos skaistu bērna raksturu un šo mātes kalpošanu ierindo kā vienu no svarīgākajām un skaistākajām. Mammu, lai tev Dievs dod spēku šodien visam šķietami neskaistajam darbam.